Šodien raidījumā pārmaiņas piedzīvos guļamistaba. Kontroli tajā ir pārņēmuši bērni un vecāki ir saukuši mūs palīgā. Situācija tur mainās gluži kā uz tādām šūpolēm. Tad bērni, tad vecāki atgūst kontroli. Elīze, tev jānāk palīgā. Es piedāvāju, es novēršu uzmanību bērniem, un tu iekšā guļamistabā taisi ātri remontu pārmaiņas, un visi laimīgi. Ko tu saki? Kristap, ļoti forša ideja, bet mēs taču vēl nezinām, kas plānos un kas taisīs. To mēs noskaidrosim nedaudz vēlāk. Tev ir varbūt bail no augstuma? Nē, nav. Darbā tā ir mana ikdiena. Pārbaudīsim. Nav bail. Viss kārtībā. Ejam. Sveiki! Čau! 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 Mēs nākam jums palīgā. Ļoti labi. Nākat iepazīties. Sveiki! Mana sieva Arta, Jauki. Raitis, Tomas un Aleks atpūšās šobrīd. Droši vien guļamistabā. Jā, vai ne? Kā jūs izdomājāt pieteikties? Es mums pieteicu, jo gribējās skaistu guļamistabu. Guļamistabas ir divas, bet dzīvojam vienā visi 4 pašlaik. Jo mazie vēl neguļ savās gultiņās. Un tāpēc mums vajag tādu stimulu, izremontēt skaistu istabu, lai mēs varam sadalīties. Un ko jūs tur vēlētos redzēt? Kādu risinājumu, kādas krāsas? Mēs gribētu aizkarus, lielu gultu, tu teici, jā. Un tumšākas krāsas, jo man gribās, lai ir romantiskāk mazliet. Varbūt, lai viņi jūt, ka tā ir vecāku guļamistaba. Jā, un mazu rakstām galdu, kur jūs varētu uzlikt savu datoru un izdarīt kaut kādas pāris lietas, kas ir palikušas savu mājās. Nu, tīri sadzīvis, ka mēs pārvācāmies uz lielāku dzīvokli, uz šo mājvietu, kur mums ir 3 istabas un puisīšiem ir sava istaba. Vienīgais tas, kad mūsu guļamistaba pārtapa uz mirkli par tādu kopēju guļamistabu. Principā visi pārgājām uz vienu istabu gulēt, un tad mēs noņēmām to gultas rāmi, un lai būtu droši, tad mēs visi guļam uz matraci. Viņiem sāka interesēt tapetes un tapešu maliņas, tad arī no tās tapetes puses nācās atbrīvoties. Bet tagad gan viņiem jau ir 2 gadi, un viņi jau mācās gulēt savā istabā, un sava istabiņa ir, un ir laiks mums tagad sadalīties katram uz savu istabu. Jā, viņi ļoti pieraduši pie mums, un tas ir ieradums, viņiem ir komforts, viņi jūtās labi. Mēs gribam savu skaistu guļamistabu, kur viņi pat nespēlētos, es gribu. Lai guļamistaba ir tikai mūsu zona. Tikai mūsu zona. Jā, man tā gribās, jo mēs ļoti pacietīgi dalījāmies ar šo istabu. Jā, no Elīze, te nu mēs esam. Cīņas lauks. Šeit var redzēt, te droši vien arī par kontroli notiek vis tās lielākās cīņas, vai ne? Gultiņa ir, tā tad ir vēl opcija, ir vēl iespēja. Vecāki to nevēlas šeit. Ko tu redzi ar plānojumu, ko varētu mainīt, ja gadījumā tu šo telpu plānos? Man liekas, ka plānojums ir loģisks. Tādā ziņā, ka gultas un skapja vieta ir maksimāli izmantota. Tas potenciāls, kas šai telpā ir, jo telpa ir ļoti neliela, drīzāk maza. Ja es plānotu, kā pārvietot, es visdrīzāk atstātu to pašu, kā ir šeit. Manuprāt, mēs te diezgan ātri nonākam pie tiem jautājumiem, kas ir kā opcijas. Opcijas par galdu, vienalga, vai varbūt mamma grib kosmetikas galdiņu, vai tētis grib pastrādāt. Mēs varētu apvienot šīs opcijas, jā. Gan varētu būt 2 vienā, jā. Kas, tavuprāt, šajā telpā pietrūkst? Spogulis, jo tā tomēr ir. Es spogulī liktu tur. Okay. Un tur varbūt es liktu taisīt tādu simetrisku to kompozīciju. Tā kā pie šīs sienas te ir spogulis? Jā, es domāju, gan tur, gan arī tur, jā. Kur Raitis pieminēja, ka viņš gribētu arī šajā telpā varbūt kādu mazu galdiņu un pastrādāt. Pagaidām, manuprāt, tas izskatās apmēram šādi. Līku muguru un tā kājas nav kur likt un tā pastrādāšana. Vai šajā vietā tu redzi, ka varētu būt arī tas galds? Jā, varētu būt tieši tā. Mēs varam gan komodu noteikti paturētu vai kaut kā nelielu skapīti un, protams, ka galdu, jā. Labi, un pašā telpā, kā tu redzi gultas izvietojumu, ir kaut kādas vēl citas opcijas, kur viņu likt? Šis ir visloģiskākais, kur novietot gultu, gulta centrā.
Gulta kā galvenais objekts, un arī šī telpā tas attaisnos sevi, tiek izmantots maksimāls potenciāls gan skapim pie gala sienas. Nav loģiski viņi likt pie radiatora, teiksim, radiators karsē galvu vai karsē kājas, un komfortablākā temperatūra gulēšanai ir apmēram 17 līdz 19 grādiem, bet ne vairāk. Tas ir zinātniski pierādīts un pārbaudīts. Par istabu esam visu sapratuši. Mums laiks doties uz IKEA veikalu kopā ar ģimeni, veikt izlozi, lai tad mēs īstenībā saprastu, kurš plānos un īstenos šīs pārmaiņas un kādā budžetā būs jāiet. Klāt satraukuma pilns brīdis, jo tūlīt sekos izlozi. Kā jums šķiet, cik varētu aptuveni izmaksāt interjera priekšmeti jūsu jaunajā guļamistabā? Es nezinu, apmēram 4000. 4000. Vairāk? Varbūt mazāk. Plus mīnus 4. Labi. Kas ir pēdējais, ko jūs paši esat skrūvējuši kopā? Arī IKEA skapi. Jā, bērniem. IKEA skapis bērniem. Kā izdevās? Ļoti labi izdevās. Kalpo vēl, ja? Kalpo joprojām, jā. Ļoti labi. Tas nozīmē, ka instrukcijas ir bijušas saprotamas. Jā, tev labi sanāca, vai ar to skapi, jā. Tātad, kategorijā budžets jūsu interjera priekšmetiem 1, 2 vai 3. Ko izvēlaties? 3. 3. Labi. Jūsu interjera priekšmeti būs 2000 eiro vērtībā. Jā, labi. Turpinam. Tagad par to plānošanu. Kurš tad plānos? Arta vai IKEA dizaineri? Es uzreiz tā nodalu, jo es, principā, tu esi atstāts tikai uz skrūvēšanu. Tad tu vari izvēlēties. Es izvēlos 2. Tu izvēlies 2? Jā. Arta neko neplānos, jo visu plānos IKEA dizaineri. Tūlīt sekos tas, vai Raitis vispār kaut ko skrūvēs. Jā? Tad lūdzu. Izvēlēties. Varbūt tad, ja jau Raitis izvēlējās... Jā, arī 2. 2? Nē, vispār. Jums tādas plezīras būs vispār atpūta. Mēs bijām gatavi jebkam, bet šis ir superīgs. Šis derēs, jā? Šis derēs. Kāpēc es skatos uz Raitis? Viņš vienkārši smaida un rēc, priecājās. Nekas nebūs jāskrūvē. Visu izdarīs tik tiešām IKEA. Vai jūs vēlaties apskatīties, kādas bija vēl citi budžeta varianti? Jā, noteikti. Jā. Jo šeit jūs skaidri zināt, te interjeru plāno paši, interjeru plāno IKEA un attiecīgi mēbeles saliek paši vai IKEA. Opcijas jūsu interjeram bija arī 3000 eiro vērtībā un arī 2500. Jā. Labi. Es esmu pārliecināts, ka interjeru brīnišķīgu izveidos interjeru dizaineri. To arī saliks. Jo no to jūs esat izvēlējušies. Super. Labi, paldies. Esmu ļoti apmierināta ar izlozi. Jums vispār tīrais pārsteigums. Jā. Bet mums jāķers pie darba. Izskatās ļoti interesanti. Tu vari teikt, pastāstīt, ko es tur īstenībā redzu? Šo stilu es nosauktu par tādu klasiski tradicionālu dizaina estētiku ar mūsdienu funkcionalitāti. Es redzu tos abus spoguļus, par kuriem tu jau stāstīji, ka liksi katrā gultas pusē. Jā, tātad vienam un otram, lai ir katram savs spogulis. Un, protams, mēs jau zinām, ka spoguļi paplašina telpu, jo šī telpa ir arī, es teiktu, diezgan maza, tā tas arī ir. Es redzu, ka stūrītī tu esi paredzējis arī vietu darba galdam. Gan darba galdam, gan arī kosmētikas galdiņam, bet tāpat laikā, lai šis galds tomēr varbūt ne tik ļoti atgādinātu darbistabu, bet viņš pieskaņotos pārējai mēbeļu grupai. Mūsu galvenais uzdevums bija dabūt no vecā guļamistabas bērnus ārā. Kā tev šķiet, vai tas ir izdevies? Plānojumā noteikti, tāpēc, ka bērnu gultiņu jūs šeit vairs neredz. Līdz ar to pārējās mēbeles un interjeras ir pieskaņots vecākiem un viņu vēlmēm un viņu vajadzībām. Es te redzu vizuāli jau tādas skices ar to, kā tas varētu izskatīties. Laiks iet apskatīties dzīvē uz pāris elementiem, ko tu esi plānojis telpā. Ejam.
šie ir arī labi galdi. Nekur balts tāds glīts un tāds pats arī tumšs, ne? Varbūt šādus liekam, ne? Protams, viņi visi ir labi. Katram ir sava vieta, katram ir sava funkcija, bet viss ir atkarībā no mūsu konkrētās telpas. Es vairāk, kad izvēlos lietas, ņemu vērā arī to, kas man patīk, jo, man liekas, man pašai personīgi ir augsti standarti gan kvalitātē, gan estētikā, gan dizainā. Tāpēc es konkrēti esmu izvēlējusies šo te galdu. Klasiska elegance, tāpat laikā mūsdienīgs dizains, apvienojumā ar funkcionalitāti. Ko mēs redzam arī šīs te pārdomātajās detaļās, kas ir tāds noņemams panelis, kur var paslēpt vadus un pagarinātājs. Starp citu, te ne tikai datora vats paslēpjās, bet te arī telefona lādētāja vats, kas arī vien brīžiem, visu laiku ir pa galdu. Jā, tādējādi atstājot tīru dizainu bez liekiem muģekiem. Viņš ir mūsdienīgā matētā krāsā, arī baltā versija. Te uzreiz darba apziņa aug uzreiz, un gribas strādāt, pelnīt naudu. Un tagad tu man parādīsi to skapīti. Jā, skapītis, komode, tas ir no tās pašas kolekcijas, kas ir rakstām galds. Viņā īstenībā diezgan daudz arī visu kaut ko var salikt iekšā. Tad tiešām ir vietas kastītēm un dvieļiem un varbūt vēl kaut kādām lietām. Varbūt pat arī viņi izdomās, ka tur viņi gribēs glabāt kaut vai čeku kasti. Jā, tā kā tā. Kristap, es tev gribēju parādīt vienu interesantu ideju. Ja mēs konkrēti runājam par gultas galvgaļiem, šeit ir jau piemērs. Šis ir skapīša durtiņas, kas ir izmantotas kā sienas panelis. Tu gribi teikt, ka principā šeit gultas galā ir daļa no virtuves? Jā, tās konkrēti ir virtuves durtiņas, bet tāpat laikā viņas mēs varam integrēt arī guļamistabas skapīšu durtiņās, panākot vienotu izskatu visā telpā. Tādā veidā sienas ir viegli kopjamas un tīrāmas, īpaši ir bērni, un tāpat laikā viņas atkal ir vizuāli estētiski. Iespējams, pat vietās tas noderētu, kur bieži vien tiek likti krēsli, un tie krēsli atsitās pret sienām. Tur jau teorētiski arī varētu kaut ko šādu likt, vai ne? Protams, jāskatās, kā tie krēsli izturās un sadzīvo ar šiem paneļiem vai jebkuriem citiem, bet, var izmāt tā, ka varbūt kādu vienu paneli ir vieglāk nomainīt nekā tur pārkrāsot visu sienu. Jā, man padomā ir konkrēti šī gulta ar mīksto galvgali, tāpēc, ka tāda bija saimnieku vēlme. Un šī gulta ir arī gana praktiski, jo te ir diezgan lielas divas atvilknes. Tieši tā, divas lielas ietilbīgas atvilknes, ne tikai divas, es pat teiktu 4 katrā pusē divas atvilknes. Līdz ar to tur ne tikai gultas veļas un lietas var glabāt, bet varbūt arī vēl kādas citas lietas. Tūlīt redzēsim, kas ir sadarīts. Čau, Kristap. Čau! Vai šis plaukts bija, vai arī tas ir no tevis tagad? Skapis bija, un viņš arī būs. Tikai durvis mēs nomainīsim pret aizskriem. Tu vari parādīt? Jā. Šie te? Šie te? Jā, šie te ir konkrēti aizskari, tieši tā. Zini kā, stanga arī var nemaz, ja budžetā nav stanga, tad es varu, bišķīt es varu pastāvēt. Jā, skaisti, labi. Šis tons noteikti labi iet kopā ar sienas tonu, un sienas tons ir pilnībā mainījies. Šis ir konkrēti, viņš saucās Spiced Honey, tā kā garšvielu medus vai medus ar garšvielām, kas ir iekļauts arī šī 2022. gada toņu izlases katalogā. Mains, šik izvēlēts no trendīgākajām krāsām, vienkārši pats topiņš. Lielais uzdevums, un es domāju, cik bieži tu par to domāji. Radīt viņu tādu, kurā vecāki jūtas ļoti komfortabli un labi un vēlas atpūsties. Un tajā pašā laikā dabūt bērnus ārā no šejienes. Protams, bērnu gulta šeit vairs nav ieplānota. Šī plānojumā
Bet vai būs tā, ka viņi nenāks pēkšņi no konkrētā datuma, nu, to mēs nevaram paredzēt. Es skatos, ka viņš ir ne tikai vienkārši tāds galdiņš, viņam te ir arī kaut kāda atvilkne. Sākumā es domāju, ka tā ir atvilkne. Es jau tā un aplauzos, jo šis ir slidināms. Sliede, tieši tā izrādās, ir pārsteigums. Kaut ko tu man čakarē. Man liekas, ka tev bija padomāt cits galds, ne? Jā, tiešām. Tas ir cits, mums atraduši citu galdu. Nevar būt. Es ieplānoju citu galdu un citu kumodi. Bet princips ir tāds pats. Te var strādāt, te ir arī atvilkni, ja nemaldos, tam bija tā kā tiešām velkam un šim ir ar tādu slidināmu slēptuvīti. Nu, jā. Galds būs pretējā pusē galds un tad būs kumodē. Varbūt varam sabīdīt uzreiz? Man šis ir zemāk. Labi. Aptuveni. Bet klausies, abi divi viņi ir no vienas ģimenes, pareizi. Tikai šeit ir tiešām atvilknes. Šie ir konkrēti aizskari, kas ir izvēlēti. Šie būs vairāk kā dienas aizskari, un šie būs nakts aizskari. Un ir tāda lieta, ka IKEA piedāvā arī šādus aizskarus, kas slāpē gaismu, gan arī atstaro, teiksim, konkrēti saulestarus, neļauj tiem tikt cauri. Un arī slāpē trokšņus. Viņiem ir dzelzceļš, tad ja šos aizkarus uzklāja sev virsū, tu kļūst neredzams. Un sanāk tā, ka viņiem ir žalūzijas, vienkārši pirmās tāds visgaišākā aizskari, un tad vēl divslāņu nakts, teiksim. Jā, to mēs, protams, es arī ņēmu vērā viņu viedokli, ka viņiem patīk gulēt maksimāli tumšā telpā. Mēs taisīsim ģimenei moodboardu. Es pēkšņi ieraudzīju šādu te aiz muguras. Var, protams, arī tā, visādas praustas, visādas fočenes un vēl visu kaut ko, bet es tāpēc piedāvāšu to visu mazliet organizēt. Nu labi, te jau parasti vienkārši tās adatiņas vajadzīgas, ne? Klausies. Jā, konkrēti šim dēlim ir adatiņas. Ko tu gribi, lai es te daru? Pa priekšu mums ir jāmēģina saprast, konkrēti es esmu izvēlējusies šādas ļoti jaukas bildītes. Jā. Tu gribi, lai es salieku kompozīciju? Varam mēģināt, jā. Pirmkārt, mums bija jātiek skaidrībā ar bildēm un materiāliem, kas ir jāatlasa, un tad otrkārt, tad ir jāmēģina kaut kā tas viss strukturēt. Gatavs. Ok, tad kas jādara tālāk? Tālāk mums ir kaut kā tas viss jānostiprina. Kā mēs to darām? Man šeit ir tādi stiprinājuma līdzekļi, palīga līdzekļi. Kā šis jau? Es biju domājis, ka šiem mēs varētu kā lielās bildes, teiksim, izcelt vairāk. Tas ir tādas saspraudas, bet, protams, ka viņi jau tāpat vien neturēsies. Tāpēc te ir šādas te adatiņas, tas nāk pa priekšu iedurt adatiņu. Un tad uz viņas šitāda te uzlikt. Šādi te ir pati fotogrāfija, un tad, ja ir uz adatiņu, tad ir šādi viņi karājās. Ja? Jā, viņi ļoti labi turās. Gatavs. Tad mēs varam salikt kopā un apskatīties. Pat turās, tā vajadzētu būt. Un parāda savējo. Tā, lai redz, kam sanācis labāk. Klausies, bet labi doma, te vispār var pat tādu kā pat no ceļojumiem, kolekcijas visādas taisīt. Ne jau obligāti tur kaut kāds magnētiņus vajag vienmēr pie leduskapiem štepselēt klāt. Var vienkārši šādas te arī piespraudītas. Easy. Skaisti. Un šis ies guļamistabā. Jā, tieši tā. Forši. Tā diena ir klāt, apsveicu, esat izturējuši, kā viss tā
gaidīšana norisinājās. Gribējās jau tā kā redzēt, zināt, kas tur būs, kā iet dizainerei, kā iet komandai. Gribējās zināt, kādas lēmumus tur pieņem, cik lielu gultu pirks, nu tā. Vai jūs atceraties no tā visa, kas tur iepriekš bija, kas jums krita visvairāk uz nerviem? Mans sienu krāsa. Tā tapete. Jā, tapete. Tā nebija guļamistaba, pirms tam tas bija matracis uz grīdas. To pārspērt nav grūti. Process ir bijis ļoti interesants un intensīvs. Es ceru, ka jums patiks. Iesim skatīties. Ejam skatīties. Wow! Man liekas, ka esmu skatlogā. Zini kā, es šitādas krāsas tā kā, negaidīju, bet es nevarēju iedomāties, ka tas izskatās tik skaisti. Tas brūnais tonis. Un man zini kā, man ļoti šitais te. Tas ir kaut kas tik foršs, tik oriģināls. Es domāju, ko darīs ar to veco skapi. Un šis ir super risinājums. Vienkārši dizaineri vienkārši tāds ģēnijs. Pilnīgi viss ir mainījies. Man liekas, ka mums krāsa bija liels wow, jo es atcerējos, kad es teicu, ka es gribu tumšu. Es varbūt tā kā pārdomāju savus vārdus, tiešām tumšu, cik tumšu, kā viņi interpretēs manu tumšu. Bet šis brūnais līns un brūnais tonis, tas ir perfekti. Wow! Un tu esi atstājis man izkārtojumu. Jā, es taču apsolīju. Wow! Ļoti skaisti. Un tas medus, sinepju medus, spicais medus, jā, tas tonīts šeit ļoti labi izskatās. Un šī telpas daļa ir tāda nedaudz tā kā uz darbu. Tur pie sienas ir. Man ļoti pietrūka tās vietas, kuras varētu apsēsties, saplānot grafikus un vienkārši pabeigt savus darbus. Apsēdies. Tieši varēšu pabeigt savas, ko es neesmu pabeidzis. Super, šita kompīti noslēpt. Tas nav? Tā ir. Tā var kaut redzi? Jā. Un paskaties, un komode, organizatori. Parasti vienkārši jāpārdauda gulta. Kā ir? Ko? Jauna gulta. Ir veļas kastes. Tas bija mans tāds, kā būs, tā būs. Bet esmu ļoti priecīga par veļas kastēm, jo tas tomēr mazā dzīvokļa ļoti taupa vietu. Parasti, kur mantas, mantas, kur salikt. Mums bija ļoti svarīgi, lai mums ir vecāku guļamistaba. Nevis tāda viena liela spēļu, guļam, atpūtas istaba. Vajag jau, lai tā vide ir tāda mazliet, romantiskāka, ne? Mēs ar tēti gaidīsim, mums tēju uztaisa. Uztaisīsi tēju? Paņems šitā un šitā ieliesi mums tēju. Šitā būs tagad mammai un tētim istaba? Jā. Jā, te mamma un tētis tagad dzīvos. Vecākiem guļamistaba ir atgūta. Esmu pārliecināts, ka viņi to ļoti novērtēs, par to ļoti priecāsies, varēs tur lieliski atpūsties. Un arī bērni galu galā jau nekur jau nepazudīs. Ik pa laikam jau nāks tomēr paciemoties. Tiekamies pēc nedēļas. Čau! Būs krietni vairāk.